Mūsu fokus un uzdevums ir, lūk, mēs nekad nekļūdīsimies. Mēs varam vēl par daudzām lietām runāt un vēl daudz ko, teiksim, arī izteikt savu vērtējumu un arī savu teoloģisku atziņu pateikt, bet te mēs nekad nekļūdīsimies, ja mēs šo ceļu iesim. Jo tas ir kalpošanas ceļš spēkā, svētā gara dāvanās, ar viņu vārdu līdz tam brīdim, kamēr viņš nāk. Vai nu Samārijā, Jūdijā, vai, teiksim, tur ir visi šie te. Un slavu viņam par šo. Viņš mums nav devis garu ķulbos sēdēšanā vai mājās sēdēšanā. Tā ir viena, varbūt, kaut kāda maza nianse no viss. Jo mājās sēžot arī mēs varam kaut ko derīgu, vai ne, paskatīties, parunāt par kaut ko. Tas arī, saka, veido buķetis kaut kādu vienu mazu ziedlapiņu. Bet visa tā lieta ir, lūk, šeit, kas nav karantīnezējama. Tā nav rāmī liekaba, važām apliekama. Nekāds jaunais normālais šeit nestrādā. Tas kungs pasludina, nestrādā šeit jaunais normālais. Vecais normālais strādā.